Pavasarī, jūs te. Mani sauc Ivars Utāns. Es spēlēju rikšu uz basgitāru. Mēs ar rikšiem esam atbraukuši te iz Berlīni spēlēt Grüne Woche. I tā nu ir sagojis, ka itamā mēnesī es esmu tas, kam uzdod jautājumus. I tepat mēs arī ierakstēsim mūsu vīsnīceļā, kur mēs izmetinojam. Bet, nu, tā kā gribētos uzdzirdēt pirmo vismaz jautājumu. Nu tad, Ivar, pastosti lūdzu, vai Ivara prot ir vislabākais vārds, kāds vien var būt? Nu, zini, tas tāds sarežģīts jautājums, bet es atbildēšu ar vīdim vārdiem, ko sacīja Ivars. Ka tas ir vislabākais vārds, kuru var puišam īdot. Moš tu zini, par ko tev īdeva tādu vārdu? Es to viesturi nezinu, bet tas, lai paliek citam mēnesim, varbūt. Kad Ivarim ir vārda dīnes, lai zina, kad tevi apsveikt? 1. marts. 1. marts, pavisam dreiži. Pavisam dreiži. Nu, pastosti vēl, cik tev ir gara bize? Bize. Esinībā ir tā. Mums nebija lineāla. Bet bize ir apmēram, nu, ot, ir tāda te. Tas ir plus mīnus 35 centimetri. Nu, pusmetrs viss ir. Pusmetrs, kā es zirga. Nu, un... Asti. Jā. Vai tu pats pin savu bizi, vai arī tev kāds paļēdzi? Man ir tā, ka es pats namoku, es esmu analfabēts citamā lītā. Asti aizmugurī atstoju citam, lai mārgas taisa visu. Ir bīži tev taisa? Nu, samārā bīži, kad sagribīs, tad sataisa. Ir tāds jautājums, Ivar, vai tu esi izliecies? Nu, zini, tā ir, nu vienas puses es esmu izliecies. Uz visādām pusēm. Izlīcīs, kā izliktīs, varbūt nā, tas gan nav. Cilvēki ir dzirdējuši, ka tu arī dzīdi. Vai tu esi pīdaļējies dzīsmu svētkos? Cilvēki ir dzirdējuši pareizi. Bet par dzīsmu svētkiem ir tā. Es točna esmu bijis, bet kod es to negribu samalot pašlaik. Bet es zinu, ka točna biju. Es kad ar draugu postfolkloras draugu kopu Vīteri. Folkloras draugu kopu. Nu, tas nosaukums te zamodronnīs. I kaut kā tā, i vēl var kādiem citiem projektiem. Nav, vispār tu esi bez rikšiem vēl daudz bijis visādos kolektīvos? Nu, nevarētu teikt, ka daudz, bet nevarētu pateikt, ka arī maz. Nu, bet ko tu esi darījis, teiksim, vidusskolas laikā? Kurī esi dzīdojis? Es dzīdoju kurī? Es dzīdoju... Vai kaut kur citur. Doncojs arī esi? Arī, starp citu. Vai izstosti tad? Man panesās uz doncošanu, toži pors mēnešus padancoju. Toži tautas deju kolektīvā. Cilvēki runāja, ka tu esot arī citas dejas doncojis. Arī. Tas bija pašā bērnībā. Es biju sporta baļļas deju, vai baļļas sporta, vai sporta deju doncotājs. Bet tas bija kaut kādā bērnu dārzā. Skaidrs. Kā tu porvadāji instrumentus? Nu, man ir personīgi tikai viens instruments. Bet, nu, jau porvadāju visi instrumenti rikšim. Mums jau ir visu saidi. Mums, kad saīt, kad jobrauc ir iz kaut kādiem pasaukumiem pa Latviju, da, vai pa pagostiem, tad mēs braucam ar mašiņai, i tad bagažnikā salīm. Ja nas arī bagažnikā, tad kriepīju arī. Kurš esam ir šoferis galvenīs? Galvenīs šoferis mums ir visi pēc kortas. Bet, nu, poršvarā tas jau es vairs. Nu, tad pastāst, ar kādu mašinu rikši visbīžāk braukoja? Ar 4 ripuļiem mašinā. Labi. Saki, vai tu spēlēji arī akustisko ģitāru? Nav
varētu teikt, ka es jūs pieļēju, ja man ir, kad beju sots vucētīs, bet tik daudz kā sol re la mi nuspēlēt es moku uz akustiskos gitāras. Cik akustiskai ģitārai ir steigu? Skatūtīs kāda ir 7 steigu, ir 6 steigu. Profesionāls. Da. Bet saki, vai ģitāristam basa īsocējām ir bīzokas tulznes, kā akustiskos ģitāras īsocējām? Īsocējām. Nav tūznu īsocējām. Nē, da, tūznes ir oda ir bīzoka basistim manīkas. Nu, bet tulznes tev bija leles, kad basa sokas pieļēt? Ui, jī bija kašmarna, jī bija kā vesela pierksti, bet tas jau sen bija. Tā ka tas otri porī, tā ka varat vocētīs basus pieļēt. Super. Kurā vītā un gada laikā tev vislabāk patīk pieļēt? Tas būtu pavasars. Mūsu dzīsmā pavasars. Par ko te? Pavasarī tas labs gada laiks, tī, nezinu, kaut kā aiziet iz pļaviņi, pasaukt taļiņā, paspēlēt. Pļaviņā ir viegli basa ģitāras pieļēt? Nu, tu basgitāru parasti vairs naspēlēt pēc to aļiņa. Pēc tam tad tiks tutējis sātu. Bet nu tā ir. Principā tas ir pavasars, kur tas varētu būt dejebkur. Skaidrs. Te ļoti daudz jautājumu ir par Krīvijas braucīnim. Nu, pastosti savas kādas atmiņas no tāda pasaukuma. Kas tas bija, kas tī notika? Nu, mēs tī aizbraučam, mēs tī padzīdojam, mēs tī patusējamies. Nu, sazatikam daudzus jaunus, ja nav tik jaunus cilvēkus. Nu, principā tī ir daļa, ko var stostēt, i daļa, ko nevajag stostēt. Labi, tad paliksim pie to. Kas noticis Krīvijā, var arī palikt Krīvijā. Lai paliek. Ar vocēju tāpat ir? Ar vocēju. Porok daudz ir bijis vocējis. Pēdējā laikā. Jau 10. dīna īt uz priekšu. Starp citu. Grünevohe. Katru dīnu Grünevohe. Bet nu neko turamīs. Ko tu ņemtu līdzi aiz neapdzīvotu salu cīmos pie rikšiem, kas tī jau kādu laiciņu dzēvoja? Vai, ka viņi dzēvoja, skumēgi viņiem bez manis būtu. Bet, nu, lai dzēve būtu labāka, paņemtu līdzi. Vienu lītu vajadzēja, da? Vai... Nu, da cik tu gribi? Nu, es domāju, kasti. Kaut kāda čaja. Noteikti vajadzētu paņemt kaut ko. Peipis. Kas tī peipis? Skaisti. Nu, ja vēl tev tāds jautājums, vai tu piekrēti, ka esi rikšu stabilitātes garants? Tas tāds filozofisks jautājums. Bez maz vai... Nu, kas mums tī zvana? Hello. Jawohl. Es neko nesaprotu vociski. Jā, na klar. Kas tī zvana? Tī, zinot, puši nasku gribēja. Ci meitas nevar saprast vociski runāt. Aids vai drai policai. Nu, neko reitā pīs pascies nasku mušu. Labi. Nasku saprotamā valodā. Nu, tad turpināsim par to, vai tu esi rikšu stabilitātes garants. Nu, tā. Tas, kā es tu varētu saprast, da, tas ir, cik labi mēs, pasniedzam to, ko mēs varam to visu izdarēt, tad varētu, formulēt tā, ka, es točna nā, viens pats, gaļīgi nā. Nevar uzīt uz skatuvis, pasciet, всё. Es esmu, porējiem nevajag te būt. Tas ir tā, ka mums visiem saslēdzās kopā, kad gribīs saspēļot, kad ir te dzirksts, kad viss saīt, kad aiziet rikteigam kačka, ir pašiem jautri, ir cilvēkiem galvenīs, ka ir jautri. Un tas ir stabilitātes garants, kad visi ir iz vīna viļņa. Ja?
Kādus vēl stabilitātes garantus citos folk grupos tu zini? Vot zinu tādu folk grupu, laikam no Daugavpils. Jī saucās, kā jī bija? Nebesnai dveri. Laikam tā bija. Tī arī puiši spēlēja. Ja labi spēlēja, im tis ir tāds, da, garants. I nesen ierakstīja tu savu jaunu disku, kolosāli. Ja tī visi puiši tī ir arī stabilitātes garants, da? Da, jam saīt, jam visiem pateik, A kāds tī cīži izapaužās? Izceļās? Izapaužās Arnolds, Andrejs, Arņs, da, laikam tā ir bija. Baigi nedzirdēts vords. Da, nedzirdēts vords tāds, redz vords priekš, vispār pasaulis. Kā tu izproti iedzīnu? Stabilitātes garants. Tas, ko es teicu, kad tas, ko tu gribi pasniegt, ir viss izdarēts iz maksimuma, da, stabilitātes garants. Da. Vēl ir tāds jauks jautājums ar aktivitātēm, cik daudz čaja ievars var izdzert stovot iz vīnas kojas ar aizvērtam acim. Lilgums uzskatāmi parodēt. Vai tu esi gatavs? Es saprotu, man te sagatavots ir čajiņš. Savorēm. Dā. Man sēžus laikam nedrīkst to darīt uz vīnas kojas. Stovot iz vīnas kojas. Ceļās kojos. Tā vajadzēja kūtī izdarīt iz vīnas kojas. Iz vīnas kojas. I ar aizmigtam ačam. Idzert čaju. Aizmigtam abam? Abam. Šausmas. Parodēsim, Ivara kojas ir pārceltas, acis ir cīt, Ivars dzer. Šausmas, tā ir reipst. Es domāju, cīši daudz nevar. Labā daudz nevajag. Skaidrs. Un tad pasaki, lūdzu, kurš no itim visiem jautājumiem, ko tu šodien dzirdēji, ir pelnījis tev prot labāko jautājuma balvu? Man vislabāk patika tas jautājums, kas bija ci par muziku, ci par visu tādu pasaules uztveri. Tas, kas bija par gada laikiem. Kur vislabāk i kādā gada laikā var spēlēt? Lieliski. Tad mēs apsveicam to jautājumu autoru, ar jums sazinosimies, vai tev jau ir padomā kāda balva, kas būs no tevis? Manis būs kaut kas interesants, bet neatklāšos pašlaik. Tā, lai pašam rikšam vēl ir noslēpums. Par to mēs pašam pēdējiem brēdim. Bet to mēs redzēsim. Tā, ka tīkamies vēl i Latvijā, i visur citur, kur mēs jūs redzēsit. I paldies par jautājumiem. Nākošajā mēnesī tad gaidīsim Madaras jautājumus.